Juri, ar ko man sākt, ja es vēlos pārdot sirsmu? Pa priekšu jāatšķir meža inventarizācijas materiāli un jāpārliecinās, ka tavs izvēlētais meža nogabals patiešām atbilst visām prasībām, lai viņu varētu cirst galvenā izmantošanā vai krājas kopšanas cirtī. Ja tu vēlies cirst atjaunošanas cirtī, būs vajadzīgs šo platību iestigot dabā, uzīmēt skici, jāraksta pieteikums valsts meža dienestam, jāiesniedz tur, un ja valsts meža dienests atzīst, kad visi dokumentācija kārtībā, jāsaņem ciršanas apliecinājums. Kad ir ciršanas apliecinājums, var sākt domāt par šo te pārdošanu. Nebūs vieglāk vienkārši vērsties pie dižozola, lai viņš to manā vietā izdara. Var darīt tā, saimnieka izvēle. Ja jums interesē meža īpašuma pārdošana, cirsmu pārdošana, meža apsaimniekošana, ir iespēja saņemt piedāvājumu no uzņēmuma Dižozols.